Hallo, sveiciens jums visiem! Tā esmu es šeit, Regīna, un šis ir kārtējais sarunas ar eņģeļiem ieraksts. Dažas dienas vēlāk nekā plānots, bet šeit viņš ir. Plūga laukā spīd pilnmēnesis. Tieši virsū man. Un šis pilnmēnesis ir atnācis ar tādu diezgan tādu dziļu enerģiju, ar tādu spēcīgu enerģiju, ar tādu, kas visādas notikums ir uzjundījis emocionāli, izraisījis dažādas emocijas, ne tikai viena, bet daudzas. Tā, ka dažkārt var pat likties, ka pārāk daudz viss kā jau nevar saprast, kas skaidri un gaiši, kas tad ir kas vai kāpēc mēs jūtamies tā, kā mēs jūtamies. Tāpēc, ka ir visādējādas enerģijas vienā tādā juceklī kopā samaisījušās. Tas ir tas raksturīgākais, ko es esmu redzējusi, piedzīvojusi, cilvēkus piedzīvojam šī pilnmēnesis laikā. Un vēl sveiciens jums visiem pilnmēnesī un sveiciens jums visiem septembrī. Jē! Septembris. 4 mēneši ir palikuši līdz Ziemassvētkiem. Un šis ir šodien sakarā ar to un sakarā ar šī pilnmēnesis enerģijām, ko es šodien gribēju parunāt, ir tas, kā kaut kas tāds, ko mēs jau esam runājuši arī iepriekšējos ierakstos. Bet tas ir svarīgi, un es visu laiku redzu, arī šeit cilvēki zin, bet tik un tā neko nedara. Zin to, bet tik un tā neko nedara lietas labā. Un tāpēc es tikai turpinu runāt par to. Un tas ir darīt to, ko gribās darīt. Un tādā nozīmē, ka to, ko gribās darīt, un to, ko mums patīk darīt, un to, kas ir tāds, kas ienes sirdī prieku. Mēs kaut kā mums cilvēkiem ir tā, nezinu, tā kaut kāda tāda tieksme, ieiet tādā rutīnā, un tad viss ir tā, kā viņš ir, un tad mēs ejam, daram kaut ko, un varbūt kaut kādas pārmaiņas notiek tajā, ko mēs darām, bet nekas tāds milzīgs, un tās tādas diezgan paredzamas pārmaiņas ir, un tā. Un tad mēs arī kaut kā tā vienkārši samierinamies ar to, un tā jau ir, un kaut kā nāk prātā tādi vairāki cilvēki, kurus es zinu, ka viņiem padodas labi. Piemēram, zinu dažus, kam padodas labi, un kam patika dziedāt un muzicēt. Tad zinu cilvēkus, kuriem patika un arī labi padevās zīmēt, glaznot, radīt tādu zīmējumu mākslu. Tad zinu cilvēkus, kam padevās, vēl vienu zinu konkrēti, kam ļoti, ļoti patika un padevās kopš bērnības kūku cepšana. Un neviens no šiem cilvēkiem, es tieši runāju par cilvēkiem, kurus es pazīstu un zinu.
Un neviens no šiem cilvēkiem šajā pieaugušajā vecumā nenodarbojas ar pilnīgi neko to, kas patika un labi padevās maziem esot. Un dažiem es esmu vaicājis, kāpēc tā. Es personīgi labprāt būtu gribējis redzēt un dzirdēt, kā tas viss tā attīstījās un kā notiek un kā tagad tas skats uz to ir, ko kādreiz patika darīt un vai tagad to dara, vai tagad tas netiek darīts tāpēc, ka negribās, vai kāds ir tas iemesls. Un kā iemeslu man šie pāris cilvēki, kuriem es vaicāju, teica, ikdiena un darbs, nauda jāpelna un nav vairs tam laika. Un cik bieži mēs piemirstam vai noliekam novārtā kaut ko tādu, ko mums gribās darīt un gribētos darīt. Bet mēs pat neļaujam sev gribēt to darīt. Mēs kaut kā to esam nobāzuši, nolikuši malā, un mēs bērnībā darījām, vai jaunībā, vai agrā jaunībā, vai pusauģa vecumā, vai kā nu to var nosaukt, bet tad mēs darījām, bet tagad vairs, kā es teicu, ne tikai tas, ka mēs to nedarām, bet mēs pat neļaujam sevi iedomāties un iztēloties un sapņot, ka mēs to varētu darīt. Un vai ir kaut kas tāds, ko varbūt ir kaut kas tāds, varbūt, ka mēs to darām. Un tas ir super un lieliski. Un tajā gadījumā mēs varbūt varam kādu citu cilvēku, kas mūsu dzīvē ir un kas to nedara, iekustināt, iedrošināt, darboties un darīt. Man likās, ka es daru visu to, kas man patīk, bet ja es tāda patiesa esmu pret sevi, tad es neesmu vēl visu izcēlusi gaismā to, kas man patīk un kas man tā viegli liekas nāk, tā darīšana gada beigas tuvojās, un man liekas, ka kaut arī dzīvoju vasarā, kas nekad nebeidzas, tik un tā kaut kāda rudens, tādas pārdomas rodas, bet ir arī labi tā, jo mums ir arī nepieciešams, kā jau dabā ir gada laika, arī pie mums ir gada laika, jā, ir mums mūžīgā vasara, bet tajā, ko Latvijā saprot un zina ar rudens laiku, pie mums saulīt, piemēram, nekarsē tik spoži, pat ja ir karsts, nav tik sutīgi tā sajūta, kā ir vasaras mēnešu laikā, un dabas apstākļi pārāk daudz nemainās, ir mazliet vairāk lietas, lai gan šogad tāds dīvains laiks bijis, bet visur, kā labi es to stāstu, tāpēc, lai vienkārši pateiktu, kad parādītu arī to, ka, visās situācijās, visās dažādos klimatos, dažādās, dabā ir mainās, viss apstākļi mainās, varbūt ir pavasara puķis un ir ziemas puķis, un ir sniegs un ir vasara, rudens, pavasaris, kad sniegs kūst. Kas kurā vietā ir, kas kurā pasaules malā, pasaules pusē ir. Un tieši tāpat ir arī mums katram mūsu dzīvē kā tādā situācijā, kā tādā kādai situācijai vienkārši ir nepieciešams tas laiks,
nezinu, kā rudenī, kā ziemā ieiet, kā lāči migā un guļ un vajag ļaut tai situācijai izdarīt visu, ko mēs vien varējām izdarīt līdz tam brīdim, un tad ļaut viņai gulēt kā tādā ziemas miegā, un tad atkal atgriezties pie šīs situācijas. Ja tā atgriešanās notiek tā tīri dabīgi, tad mums tā speciāli to nedarot. Un tieši tāpat iespējams ir arī ar to, ko mums patīk darīt. To, ko mums patīk darīt, un to, kas mums labi padodas, un to, ko mēs labprāt darītu, bet, kā jau teicu, varbūt neuztrikstamies, varbūt vienkārši laika nesnāk, lai kāds iemesls būtu, bet varbūt, ka tagad ir labs laiks tam, lai atmodinātu to. Dabā ir rudens, bet radošajos projektos, vai pat, ja tie nav radoši, kaut kādi citādāki, nezinu, sportiski projekti, ir pavasars. Jā, darīt kaut ko, vienkārši gribu rosināt to domāšanu un jūs un mūs. Darīt kaut ko tādu, kas ir neikdienišķs, un atļaut kaut ko tādu sev izdarīt, kaut ko izmainīt pat tajā dienas rutīnā, izmainīt kaut ko, vai to, ko darām vakarā, izdarīt no rīta, vai ēst vakariņas brokastīs, vai to ēdienu, ko parasti ēstu vakariņās, ēst brokastīs, bet, kaut ko tādu, kaut vai tas, pat ja tas ir galīgi muļķīgi, vai liekas galīgi muļķīgi, vēl jo labāk, vēl jo vairāk to vajag darīt. Lūk, un atcerēties vienmēr to maģisko šai visā tajā procesā. Arī ir svarīgi atgādinu sev katru dienu un laumeņiskums un eņģeliskums un viss, kas ar to saistīts, labi palīdz. Lūk, šai nedēļai kārtiņas, kad es esmu tā kā ir plašas izrunājusies par visu kaut ko, šai nedēļai kārtiņas. Un starp citu, ja jūsos rodas jautājums, kas ir ar šeit notiekās, sasāpinājusies mana roka ir un izdomājis, ka viņai bišķi sapamt vajag gan sāpēt un visu ko tādu darīt. Un, tad es izlasīju, es biju ārstiem, neticu ārstiem. Viens ārsts šajā pasaulē ir, kam es ticu, un tas ir Latvijā. Tā kā, izlasīju, ka kaut ko šādu, ir tāds ciets, nezinu, kas tas ir, kaut kas ciets tāds ir, ka tas palīdzētu manā situācijā. Varu pirkstus pakustināt, nevarēju pirkstus pakustināt pirms dažām dienām. Pat tik sāpēja visa tā roka, lūk. Bet es esmu dzīvotāja. Jā, kārtiņas. Es pat nobildēju kārtiņas, kas izvilku 3 kārtiņas šai nedēļai. Šai nedēļai, atlikušajai nedēļai, kas vēl palikusi. Bet arī te, kas jau ir notikusi, to var attiecināt. Lūk, pirmā kārtiņa. Dikti laba kārtiņa. Okay. Šī ir kārtiņa altāra, es pat nezinu, kā pateikt, priesteris, gatavošanās, lūkšana, rituāls, tāds svētais rituāls. Vēl ar šo kārtiņu
eņģeļi saka. Pirmkārt, pirms es saku, ko ar šo kārtiņu, kāds ir šis kārtiņa saprast, kāpēc es viņu tagad turu jums priekšā un atstāju kārtiņu, mīlē, tāpēc, ka mums katram var rasties cita tā, dzirdot kāda tā ziņa ar šo kārtiņu ir un skatoties tīri vizuāli. Mums katram var rasties tāds cita asociācija ar to, ko tad šī kārtiņa nozīmē priekš mums katra mūsu situācijās dzīvē, un tāpēc es atstāju šo kārtiņu, pamainu bišķiņu šo to ar šīm kārtiņām, atstāju šo kārtiņu, lai jums ir ko tā tīri vizuāli arī ar ko paskatīties, kad klausāties šo ziņu. Ok, ar šo kārtiņu eņģeļi saka, kā skatuve ir sagatavota un pasaule gaida jūsu uznākšanu uz šīs skatuves. Un vēl citiem vārdiem sakot arī to, ka mēs esam tie, kas radām paši šo savu dzīvi, un mēs esam nevis kā skatītāji, bet ka tā skatuve mums ir tikusi sagatavota, ka tā dzīve šeit ir priekš mums sagatavota, un mums atliek tikai kāpt uz skatuves un spēlēt šo dzīvi. Dzīvot šo dzīvi, spēlēt šo dzīvi, radīt šo dzīvi, un šī ir viss tāda spēcīgākā kārtiņa ar viss tādu spēcīgāko nozīmi šajā kāršu komplektā, šajā konkrētajā kāršu komplektā, jo tā runā, tā ir vislielākā šī enerģija, man trūkst vārdu, to savu spēka apzināšanās, tam, ka mēs un lai mēs apzinātos to savu spēku un ka mēs esam tā priesteris, es pat nezinu, kā latviski pateikt, bet ka mēs esam tie, kas rada to dzīvi un to varam darīt un varam izmantot un labi būtu, ja mēs izmantot lūkšanas un meditācijas un skatoties uz visu, kas notiek mums apkārt un visu, kas ir mums apkārt, kā tādu es pat nezinu, būtu kristiete teiktu kā Dieva dāvanu, bet tā doma ir tāda, kad skatīties uz visu kā tādu svētu, ka katram ir kaut kāda misija, kaut kāda vērtība mūsu dzīvē un dzīvē kā tādā, katrs pilda kaut ko, kaut vai tas būtu koks vai kāda puķa, vai tas būtu kaut kāda lieta vai materiāla lieta vai kāds cilvēks vai kāda situācija, bet skatīties uz visu, saredzēt visu un attiekties pret visu kā tādu svētu, kā tādu dvēseli, tā it kā tam visam būtu, katram būtu dvēseli un attiekties arī pret sevi tā, nepārkritizēt sevi. Lūk, un ar šo kārtiņu eņģeļi vēl arī iesaka skatīties it īpaši skatīties uz grūtībām, kas mūsu dzīvē ir, vai kaut kādiem strīdiem, kas varbūt ir notikuši vai notiek, skatīties arī uz tiem kā tādiem svētiem, kā tādiem, kas pilda
kaut kādu misiju, un tāpēc ir vērtīgi un izmantot tos, jūs radat kaut kādu rituālu, kaut kādā nolūkā izmantot šīs situācijas kā daļa no šī rituāla. Ja, piemēram, mēs skatāmies uz, redz, ka mēs savācam dzīves pieredzi un mums ir nepieciešama informācija, un mēs vācam šo informāciju no vienas grāmatas, no otras grāmatas, no vienas situācijas, no otras situācijas, un kad tas process jau pats var tikt uzskatīts par rituālu. Tas nebūtu nenozīmē, ka mums tagad jāsēž ar sakrastotām kājām un jāmeditē, un ka tas skaitīsies rituāls. Tas viss process, ko mēs daram ikdienā, var tikt uzskatīts arī par rituālu, bet svarīgi ir saredzēt to, un kuras daļas un kuras situācijas, vai kas tad ir daļa no kura rituāla, jo mēs varbūt darbojamies pie vairākiem rituāliem vienlaicīgi. Lūk, nākošā kārtiņa ir šī Ringmaster. Es pat nezinu, kā konkrēti tieši iztulkot, bet pastāstīšu jums, kas par ziņu nāk ar šo kārtiņu. Lūk, ar šo kārtiņu eņģeļi saka, ka šis Ringmaster, es nezinu, ko vārds Screenity nozīmē. Šī būtne, un turpat ir laumiņa šajā pilē, ka ar šo kārtiņu šī būtne, šī garīgā būtne, iesaka mums pievērst uzmanību detaļām, sīkumiem, ieskatīties dziļāk, paskatīties labāk, pievērst uzmanību detaļām. Vai tas būtu kaut kas vizuāls, vai tas būtu kaut kas emocionāls, fizisks, vienalga, kas tas būtu, vai tā būtu situācija, kaut kas tāds, ko mēs varam fiziski rokās turēt, vai kaut kas tāds, ko mēs nevaram, izskatīties visā dziļāk, pievērst uzmanību sīkumiem, saredzēt to skaistumu, kas ir sīkumos, varbūt no pirmā skatiena neredzam neko tādu vērtīgu vai neliekas skaists kaut kas, bet ja paskatāmies dziļāk, mēs ieraugām šo skaistumu. Un tikai ieskatoties dziļāk, mēs varbūt varam ieraudzīt šo skaistumu. Un ar šo kārtiņu eņģeļi arī atgādina pievērst uzmanību katram momentam, katram brīdim. Ne tikai, pieņemsim, domāt, kāda diena bija, bet vai laba diena, vai slikta, vai kāda vēl viņa var būt interesanta. Bet katram mirklim, katram brīdim ieskatīties dziļāk, katrā mirklī, katrā brīdī, saredzēt to vērtību, katra brīža, katra mirkļa, katras minūtes, katras stundas vērtību, katra notikuma vērtību, pavērot, saredzēt kaut ko tādu, ko jūs varbūt neesat redzējuši kādā konkrētā situācijā. Kad detaļām un sīkumiem pašlaik ir liela nozīme. Nākošā kārtiņa. Bultu meistars, nevis meistars. Tas, kurš labi ar bultām prot šaut, rīkoties. Trāpīt mērķī.
trāpīt mērķī, nolūks, un tie galvenie vārdi, kas saistīti ar šo kārtiņu. Lūk, ar šo kārtiņu eņģeļi saka, ka viņi nāk palīgā. Viņi palīdzēs, ja mēs viņiem vien ļaujam trāpīt mērķī, mūsu katra mērķī. Bet tam ir nepieciešams mūsu zināšana. Kas tad ir tas mērķis? Svarīgi zināt skaidri un gaiši, tapt skaidrībā, nonākt skaidrībā. Kas tad ir tas mērķis? Kur trāpīt, kur šaut, kurā virzienā? Jo, ja mums nav mērķi, mēs varam šaut to bultu, bet viņa kaut kur aizlidos, viņa varbūt jau aizlidos un trāpīs kāda cita mērķi. Bet tik līdz mēs zinām, kas tad mūsu mērķis ir, tas padara vieglāku šo mērķī trāpīšanas procesu, mūsu mērķī trāpīšanas procesu. Un svarīgi ir tas, kāds tad ir tas mūsu nolūks, arī tajā visā, ko mēs darām, tajā mērķī, ko mēs nostādām, kas ir tā doma, nolūks, kā mums ir šis mērķis un ne cits mērķis. Un kā iepriekšējās kārtiņās mēs runājām, un tā runa bija par to saredzēt visu kā tādu svētu, kā tādu svarīgi pievērst uzmanību detaļām. Šī kārtiņa arī pastiprina un papildina šo ideju par to nolūku. Tad, kā labi mēs darām to, ko mēs darām? Kā labi mēs skatāmies uz to, ko mēs skatāmies? Kā labi mēs klausāmies to, ko mēs klausāmies? Kā labi mēs gribam doties tajā virzienā, kurā mēs dodamies? Pievērst uzmanību tam, vai mēs zinām, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām, un darīt to, ko mēs darām, vai izvēlamies darīt ar tādu nolūku, ar tādu mērķi, nevis tikai vienkārši, tas ir jādara un viss, vai vienkārši tā plūst, tā vienmuļīgi plūst, kā es teicu sākumā, tādā rutīnā iegājusi un daram tikai kaut ko, bet ne, ar šo kārtiņu eņģeļi saka, svarīgi pievērst uzmanību tam mērķim, piedomāt, kāds ir tas mērķis, kāds ir tas nolūks, kāpēc, un zināt to, un tad ar šādu domu, šādā vietā esot, tā tīri emocionāli, fiziski, laikam tikai emocionāli sanāk tā, kad būt šajā vietā, ar tādu, no tāda skatu punkta pieiet dzīvē un situācijām. Šīs tad bija kārtiņas šai nedēļai, un ar to es arī šodienas ierakstu veikšu. Es ceru, ka jums septembris ir sācies pavisam jauki. Sveiciens visiem tiem, kuriem ir dzimšanas dienas un vārda dienas šajā mēnesī. Es zinu, ka Līvijai ir dzimšanas diena. Tad izvilku kārtiņu, šādu kārtiņu.
ūdens eņģeļu kārtiņu. Tev dzimšanas dienā, Līvija. Ļoti skaisti. Lūk, šī ir tava kārtiņa. Izskatās, ka eņģeļi grib, lai tu atpūstos. Jo ar šo kārtiņu viņi saka, atrod laiku tam, lai relaksētos, lai būtu klusumā ar sevi un izbaudītu to būšanu ar sevi. Sadzirdētu sevi un izbaudītu vienkārši būt sev un relaksēties, atļaut sev tā, ok, būt sev un būt mierā ar sevi. Vanna. Saku vanna. Lūk. Vanna ir laba vieta, kur relaksēties. Un tāda, kur jaunas idejas rodas. Sveicien tev dziminītē, Līvija. Un es tagad skatos, vai vēl kādam ir, ko es neesmu, ko es pazīstu, zinu. Un kam ir dzimšanas diena vai vārda diena, un zinu, ka kā skatās šo ierakstu, ko es esmu piemirsusi. Ilgai bija dzimšanas diena. Vai ir pēc mūsu laika vēl ir dzimšanas diena. Tad ne vārda diena. Ok, Ilga, tev vārda dienā šī kārtiņa. Šitā kārtiņa. Ok. Ar šo kārtiņu eņģeļi saka, laiks doties prom, laiks doties uz priekšu, virzīties uz priekšu. Ar šo kārtiņu eņģeļi saka, ir laiks ļaut iet vecajam, atbrīvoties no vecā un no valkātā vai nolietotā vai kā nu vēl tā pareizi pateikt, attiecīgi kas par situāciju tā ir. Un ļauties šim vecajam, lai jaunais varētu ienākt. Un ļaut tam jauniem ienākt. Tas tā kā tāds apburtais aplis no vienas puses. Mums nepieciešams ļaut veciem iziet, lai jaunais varētu ienākt. Bet ir svarīgi arī ļaut tam jaunajam ienākt. Un lai ļautu tam jaunajam ienākt, ir nepieciešams ļaut tam veciem iet projām. Lūk, kāptam tiem ilgu vārdienā. Lūk, tas arī šoreiz viss. Tiksimies atkal nākošajā reizē. Tā bija šeit Regīna, un šis bija kārtības runas ar eņģeļiem ieraksts. Atā!